Šodien ir turpinājums mūsu maģisko zvēru skolā bedres grāmatai. Starp citu, es ieliku šitādu grāmatu zīmi. Tie, kur šito izdomāja. Vienkārši. Jā. Un mēs šodien viņu turpināsim lasīt. Kā vienmēr. Nu, ne jau kā vienmēr, bet turpināsim otro nodaļu. Tātad otrajā nodaļā mums ir attēlota kaut kāda kundzīte. Jā, es tādu, protams, nezinu. Palīdzi man atpazīt, raksta komentāros, kas tāds ir. Un es apskatīšos, kas tāds ir. Miss Kornflīda. Tā ir šitauta zēna vai meitenes skolotāja. Skolā. Tāda nodaļa sauc skolā. Ko tas vecis tur dara? Roka savu kapu vai? Mirjama norādīja uz vīrieti lenču biksēs un visai piesarkušu seju, kurš lielajā skolas pļavā raka bedri. Ida un Rabats apstājās. Tas ir Vondrašeka kungs, skolas saimniecības pārzinis. Viņš nemitīgi rokas pa zemi, varbūt stāda jaunus rožu krūmus, pulkstenis bija gandrīz 8 un citi skolēni steidzās draudzenēm garām uz mācībām. Ziemakmens skola atradās vecā villā. Tā bija torņi, viens vienā galā, otrs otrā, un dārs ar daudzām puķu dobēm un dīķi. Es nezinu, kāpēc. Kur viņi varēja dabūt skolā dīķi? Tas ir vienkārši mans komentārs. Vienkārši tā jums pastāstīšu. Un tās bija rozes. Mirjamas sarauc pieri. Te pļavas vidū. Nu tad daudz laimes. Iedomājies, cik daudz futbola bumbu ielidojas tajos nelaimīgajos rožu krūmos. Cik daudz nelaimīgajos rožu krūmos. Un maģiskie zvēri tos vēl apčurās no visām pusēm. Kāpēc viņi tā dara? Vai Ida ieknieba draudzenei sānos, Mirjama piešāva plaukstu mutei priekšā un vainīgi paskatījās uz Idu. Ida taču Mirjamai bija stingri aizliekusi runāt par maģiskajiem zvēriem citu klēpotnē. Un ko viņa tagad tieši pie skolas ieejas dara? Atvainojos par tādu skaņu, jo ārā man liek bruģi. Ida taču Mirjamai bija stingri aizliekusi runāt par maģiskajiem zvēriem citu klātbūtnē. Un ko viņa tagad tieši pie skolas ieejas dara? Aizver muti. Vai saprati? Ida nošņācās. Jā, ir jau labi, Mirjama klusi noteica un sekoja draudzenei. Atšurās nudien. Rabats bija sašutis, taču Mirjama to, protams, nevarēja dzirdēt. Kad abas meitenes iegāja klasē, Miss Kornflīda jau bija priekšā. Viņai mugurā bija sarkani samta svērtki. Viss tiem garš mētelis, bet matos, kā jau Ida bija brīdinājusi, adāmadatas. Neņem galvā, murmināja Ida. Sākumā viņa vienmēr ir tā nelāgā sajūta kuņģī pastiprinājis. Vai skolotāja nojauš, ka viņa ir lauzusi zvērstu? Ida stūma Mirjamu uz tukšu soli vidējā rindā. Te ir mūsu vietas. Vai tu man dosi ziņu, ja notiks kas maģisks? Mirjama čukstēja un apsēdēt, teica Ida norādīja uz priekšu. Puisim, kas aizšļūca uz savu vietu pirmajā rindā, bija rūtains krēsls un vilnas veste. Tas ir Benijs. Vai redzi viņa maģisko bruņu rupuci? Čukstēja Ida. Tas tikko pabāza galvu no somas. Nu, mirklīti,
Mirjama satraukusies paliecās uz priekšu. Es neko neredzu. Viņa sacīja un sasvērās ar krēslu cālu uz priekšu, kā gandrīz nogāzās, ne jau tik uzkrītoši. Ida nošņācās un ātri uzsmaidīja Miss Cornfleetei, kas saraukusi pieri skatījās uz viņām abām. Nu jau tāpat ir pavēlu, sacīja Ida. Henrieta ielīda atpakaļ somā. Sasodīts, dusmojās Mirjama. Kaza Helēna, tas, kurš vienmēr aizceras pats aiz savām kājām, jeb Edijs, un aiz viņa Maksis saukts par profesoru. Ida klusi komentēja: Džo, uzmanību. Viņa iedunkāja Mirjamai sānos. Vai redzi viņu? Klasē ienāca slaids puisis ar pusgariem tumšmatiem. Uz viņa tēkrekla bija uzrakstīts esmu par. Kāpēc pēc šī īsa brīža sākās stunda? Miss Cornfleete izskatījās mazliet nervoza. Acis samiegusi, viņa raudzījās Idā. Neaizmirstiet, par ko mēs vienojāmies. Matemātikas lietas neattiecas uz svešiniekām. Vai es pietiekami skaidri izteicos? Vairāk vai mazāk murmināja Ida. Miss Cornfleete izdalīja darba lapas ar matemātikas uzdevumiem, kas viņiem bija jāpilda. Pirms ķeramies klāt pie Robina Hooda, lūdzu izpildiet uzdevumus. Tie ir ļoti āķīgi. Nu, lieliski novaidējās sportiska izskata puisis ar miroņu galvu uz tēkrekla. Kur ir tas Robins Hoods? Kad viņu vajag? Nerunās silais, bet rēķini, Miss Cornfleete aizrādīja. Ida tūlīt pat ķērās pie rēķināšanas. Viņa patika rakstīt pārbaudas darbus, jo īpaši rakstīt tos bez kļūdām. Turpretī Mirjamai daudz aizraujošāk likās ar atskaktiņu vērot skolotāju. Miss Cornfleete bija novilkusi zābakus un tagad zeķes staigāja apkārt pa klasi. Mums pat tā Latvijā, es zinu, ka mums tā nedara. Kāpēc viņa tā dara? Viņa tiešām ir smieklīga, Mirjama čukstēja Idai. Mirjamai bija pārsteigta, kad Miss Cornfleete staigāja bez apaviem un zeķēs. Tagad, kad dzīvnieki bija nozuduši no redzesloka, Miss Cornfleete izskatījās manāmi atvieglota. Viņa savāc darbas lapas un atspiedās pret skolotāju galdu, kurš man pastāstīs kaut ko par Robinu Hoodu. Gaisā pašāvās vairākas lokas. Anna Lēna. Ierunājās ārēji neievērojama meitene ar brūniem pusgariem matiem. Robins Hoods bija zagļu princis. Viņš aplaupīja bagātos un dzeltu izdalīja nabagiem. Miss Cornfleete pamāja ar galvu, kurš vēl kaut ko zina. Profesoru. Tas bija tēmēts uz Maksi. Runa ir par pasaku, kuras darbībā notiek viduslaiku Anglijā. Viņš atbildēja, īstenībā tā ir leģenda. Kāpēc tā? Leģenda tieši tā. Maksis atkārtoja un tad turpināja. Karalis Lauvasirds visu laiku devās kaut kādos kruskājienos. Anglijā valdīja pilnīgs haoss. Kad Robins Hoods tika padzīts no saviem īpašumiem, viņš patvērās mežā. Drīz vien viņam bija krietnas pulks sekotāju, kas uzskatīja līdzīgi, ka pasaulē valda netaisnība un lietas labā kaut kas izdarīja. Viņš bija iemīlējies jaunavā Merionā. Zens pasita gaisā knipi, viņš medīja Notingemas mežos. Kaut kam tas bija stingri aizliegts. Notingemas šerifam tas galīgi nepatika.
Viņš bija liels Robina Hooda ienaidnieks. Kādu brīdi klase uzskatīja visu, ko zināja par Robinu Hoodu. Visbeidzot, Miss Cornflīda paziņoja, ka vēloties kopā ar viņiem iestudēt lūgu Robins Hoods. Tā tikšot izrādīta visas skolas priekšā, bet pirmizrāde plānot jau pēc dažām nedēļām. Netāls veco laužu mītnes iedzīvotājiem datums jau bija izraudzīts. Satraukums bija milzīgs. Miss Cornflīda bija grūti pārkliegt klasi. Mums vajag kostīmus, viņa teica. Kurš ir gatavs to sarūpēt un skaistas skatuves dekorācijas? Mums vajag mežu, bruņinieku pili un alu. Visas ainas taču nevar spēlēt mežā. Un kāpēc tad ne? Ida izdzirdēja rabata balsi aiz drēbju statīva un nospēja novaldīt smaidu, kamēr bērni apsprieda uzdevumu. Henrieta, kā jau Ida bija paredzējusi, ierāpās bērniem klēpī. Abi sačukstējās, Ida pastuma Mirjamai zīmīti. Kino vakars. Varbūt ielūdzam arī Beniju? Mirjama uzrakstīja pretī. Tikai tad, ja viņš paņems līdzi Henrietu. Un mīlestības, un 3 sirsniņas Džo, 3 sirsniņas un pingvīnu. Tā bija otrā nodaļa. Tātad, kā redzat, man ir mikrofons, ar kuru es visu ierakstu, un viņš ir ļoti, ļoti jūtīgs. Tātad, šādi izskatījās, kā viņi sarakstījās. Tātad, redz, kur ir pirmais kino vakars, lūdzam arī Beniju. Tātad, šo jūs arī, varbūt ielūdzam arī Beniju. Un tātad šādi tas viss izskatās. Uzgaidiet, man vajadzēs apgriezt šitā te. Šādi te viņš izskatās. Ja? Tātad tiekamies nākošajā reizē, kad es jums stāstīšu par grāmatām, bet tagad es iešu kādas stundas pauzītē, apskatīties savu jauno seriālu, kurš tikko iznāca, man atsūtīja īziņu. Piedodiet. Un visiem atā, protams.